Labdien! Es esmu Aivars Danenbergs, Vivacolor krāsu eksperts. Šodien es dalīšos savā pieredzē un došu praktiskus padomus, kā krāsot sienas. Sienu pārkrāsošana ir viens no efektīgākajiem veidiem, kā ātri izmainīt un uzlabot telpas izskatu. Mēs noteikti vēlamies, lai rezultāts iepriecinātu, bet darbs būtu vienkāršs un patīkams. Tādēļ noskaidrosim, kā pareizi jārīkojas un kas jāievēro. Vispirms labi jāsagatavojas. Tādēļ noskatieties video, kā sagatavoties krāsošanai, kur stāstu par pareizu instrumentu izvēli un virsmas sagatavošanu, špaktelēšanu un gruntēšanu. Kad viss vajadzīgais iegādāts, apsedziet un aplīmējiet ar celtniecības līmlentēm tās vietas, kuras netiks krāsotas. Grīdu, griestus, logus, palodzes, kā arī dažādas detaļas, kuras nevar noņemt. Līmējot lenti, rūpīgi piespiediet lentes malu, lai garām nesūktos krāsa. Jo platākas lentes lietosiet, jo ērtāk un drošāk varēsiet krāsot. Parasti sienu augšpusē no griestiem uz leju aplīmē ar 2,5 cm platu lenti. To dara tādēļ, ka stūris nevienmēr ir ideāli taisns, bet lentu iespējams uzlīmēt taisnā līnijā. Ar pārkrāsojumu akrilu aizpildiet savienojumus un plaisas, kuras varētu būt kustīgas un tādēļ nav špaktelējams, piemēram, starp sienu un loga rāmi un palodzi. Sienu krāsošanai sagatavojiet 2 ruļļus. Mazais, 10 cm platais, būs vajadzīgs stūriem un malām, bet lielais, 25 cm platais, sienu plaknē. Grūti pieejamām vietām noderēs ota. Par rokai turiet salvetes vai lupatiņu, ja kaut kas jānoslauka. Jaunus instrumentus pirms lietošanas izmazgājiet ar ūdeni un ziepēm. Nu varam sākt krāsot. Atcerieties, ka krāsa pirms lietošanas rūpīgi jāsamājas. Vispirms ar mazo rullīti izkrāsojiet stūrus un malas, apkārt kontaktlizdām un citas grūti aizsniedzamas vietas. Krāsojiet apmēram 1,5 ruļļa platumā, tā lai pēc tam ērti varētu turpināt darbu ar lielo rulli. Ar mazo rullīti krāsojiet uz priekšu tikai tik tālu, lai ar lielo rulli pēc tam varētu nokrāsot šo pašu attālumu, kamēr krāsa vēl nav apžūtas. Tas varētu būt 1,5 m. Pavisam grūti pieejamas vietas izkrāsojiet ar otu, bet to dariet uzmanīgi, jo ota veido savādāku faktūru nekā rullis. Krāsošanas tehnika ar lielo rulli ir šāda. Bagātīgi ierullējiet krāsu un krāsojiet vertikālu sleju, gariem vilcieniem visā augstumā, no grīdas līdz griestiem, apmēram 2 ruļļu platumā. Ar ruļļa turp un atpakaļ kustībām krāsu izlīdziniet un nokrāsoto sleju pēdējo reizi viegli pārrullējiet vienā virzienā, lai iegūtu viendabīgu faktūru. Tad atkal ierullējiet rulli un turpiniet klāt nākamo sleju. Šādā veidā, pārmaiņas strādājot ar mazo un lielo rulli, var nodrošināt vienmērīgu krāsojumu. Ir nepatīkami, ja uz sienām redzami plankumi, svītras vai ruļļu pēdas, tādēļ jāstrādā tik ātri, lai iepriekšējā sleja nepaspētu apžūt, kamēr krāsot jauno sleju. Visu laiku uzturiet tā saucamo slapjo malu, jo savienojums starp apžūšu un svaigu krāsu vienmēr būs pamanāms kā svītra. Krāsu klājiet bagātīgi un pārāk nespiediet rulli, neizkrāsojiet to sausu. Vienmēr ērtāk ir krāsot divatā. Palīgs ar mazo rullīti iet pa priekšu un krāso stūrus un malas, bet galvenais krāsotājs ar lielo rulli nekavējoties seko, krāsodams lielo lauku. Šādi rīkojas profesionāļi, ja jāsasniedz visaugstākā iespējamā kvalitāte. Parasti sienas krāso 2 reizes. Otrais var krāsot, kad pirmā kārta ir pilnīgi nožūtas, pēc 2 līdz 3 stundām. Krāsa sasniegs savu īsto noturību tikai pēc dažām nedēļām, tādēļ šajā laikā saudzējiet nokrāsoto virsmu, neberziet un nemazgājiet to. Līmlentes ir ieteicams noņemt tūlīt pēc nokrāsošanas. Ja līmlente paliks pie sienas pārāk ilgi, to noņemot var atplēst no sienas krāsu un mala palikt robāja. Ja nepaspējat līmlenti noņemt uzreiz, labāk dariet to nākamajā dienā, kad viss krāsojums ir labi izžūts. Vēl daži ieteikumi. Ja vēlaties krāsošanu turpināt nākamajā dienā, rullīšus varat nemazgāt, bet blīvi ietīt polietilēna maisiņā, lai netiktu klāt gaiss un krāsa neapžūtu.
Protams, ka darbarīka un krāsa tā nesaglabāsies vairākas dienas vai nedēļas, tādēļ ilgāk par diennakti tos neturiet ietītus. Kad darbi ir pabeigti, darbarīks nomazgājiet. Rūpīgi koptus kvalitatīvus darbarīkus var izmantot atkārtot un nav vajadzības pirkt jaunus. Vēl viens labs padoms. Bieži vien mēs aizmirstam, kādā tonī esam nokrāsojuši istabu. Papīra lapiņas mēdz pazust, tādēļ toņa kodu pierakstiet uz gaismas slēdžu vāciņu. Gadījumā, ja nejauši ar sienas krāsu tiek nosmērēti griesti, ļaujiet krāsai izžūt, un tad sienas krāsu no griestiem uzmanīgi noslīpējiet ar smilšpapīru. Ja nepieciešams, uzmanīgi piekrāsojiet šo vietu ar griestu krāsu. Noskatieties arī citus mūsu krāsošanas pamācību video un iegūstiet interesantu un noderīgu informāciju Vivacolor mājaslapā.